Līdz šim runas par kārtējo pārtikas sadārdzinājumu bija tikai baumas, taču šonedēļ jau var sākt runāt par konkrētiem skaitļiem. Maize, piens, gaļa, milti, daudziem ikdienas patēriņa produktiem cenu zīmes jau tuvākajā laikā tiks mainītas. Jo gan energoresursu sadārdzinājums, gan tendences pasaules tirgū spēlē patērētājiem par sliktu. Stāsta Karina Rubene. Šajā nedēļā veikali saņēmuši pirmos paziņojumus par cenu celšanu. Tā, piemēram, šis rupmaizes kukulīts, kas tagad vēl maksā 84 santīmus, jau sākot ar oktobri maksās 93 santīmus. Pārsvarā gan no katras produktu grupas par cenu sadārdzinājumu pagaidām paziņojas tikai viens ražotājs, taču tam jau tuvākajā laikā noteikti sekos arī citi. Mēs esam sastādījuši aprēķinus un faktiski tagad nodarbojamies ar viņu izsūtīšanu ārā. Un var pateikt, ka uz miltu produktiem mēs esam ieplānojuši ap kaut kādiem 11% pieaugumu atkarībā no zīmola, ja? 15, 13, 17 kaut kur tā. Tas nozīmē, ka miltu paka maksās aptuveni par 10 santīmiem dārgāk, un tieši miltu cenu pieaugums bija pēdējais piliens maiznieku pacietības kausā. Lai spētu konkurēt, daudzas ceptuves ilgi cietās un izēvielu sadārdzinājumu cenā neiekļāva, taču tā vairs nevarēšot. Mūsu produkcijā vairāk sadārdzinās milti tieši industriālajam segmentam, kas ir priekš maiznīcām. Ja, tur tas pieaugums ir būtisks, tas ir 50% salīdzinoši ar iepriekšējo gadu un pat vēl vairāk. Ja mēs rēķinām salīdzinoši ar pagājušo gadu, tas ir pat 90 un 100% pieaugums. Ja, loģiski, ja tik būtiski izmainās, ja, tad arī izmainās jebkurš produkts, kas faktiski saistīts ar graudiem. Ja. Tas pats droši vien attieksies arī uz gaļu un uz vistas gaļu, cūgaļu tā tālāk. Viena no produktu grupām, kam cenas cēlās jau vasaras vidū, jau jūnija, jūlija mēnešos, ir piens, pirmās nepieciešamības produktu, piena produktu grupa. Šeit sevišķi cēlās cenas tiem piena produktiem, kuru izstrādāšanai, izgatavošanai tiek patērēts vairāk tīrā piena, respektīvi pienam, krējumam, mazāk varbūt jogurtiem un produktiem, kam ir vairāk šis te dažādu citu vielu piemaisījums. Bet piena cenas jau ir cēlušās un, diemžēl, saņemam no piena ražotājiem arvien jaunas paziņojumus par to, ka tās varētu kāpt arī vēl tuvākajā laikā. Nākamais piena produktu cenu kāpums tiek solīts aptuveni par 10%, jeb tas ir vēl 6 santīmi klāt par piena paku, kas līdz šim maksāja 60 santīmus. Līdzīgs sadārdzinājums tiek prognozēts arī gaļai, bet no krietni lielākas summas jau tuvākā mēneša laikā nāksies šķirties tiem, kam garšo putraimi un griķi. To cena varētu pat dubultoties, taču arī tās vēl nav saraksta beigas. Kafijai cenas ir cēlušās par apmēram 15%. Tas ir saistīts ar to, ka ir pieaugušas cenas arabikas šķirnes kafijas pupiņām kopējā pasaules kafijas biržā, un te mēs redzam, ka mēs tas pats kopējais tirgus vien esam. Līdz brīdim, kamēr uzņēmumi iztirgos vecos krājumus, cenas veikalos mainītas netikšot, taču rezerves nesot lielas, un jau oktobrī visticamāk tas atsauksies uz iedzīvotāju maciņu biezumu. Karina Rubene, Igors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.